Elda, paldies par tik krāšņu runu. Sākumā laikam jāatvainojas savai personiskajai ģimenei, jo šis stāsts nebūs par viņiem. Un es sākšu ar pirmo daļu, kas ir ģimene, un šoreiz tas ir slīprakstā, jo skola ir otrās mājas ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. Un Linda, kas ir viena no mūsu skolotājām misijām, vienmēr mums atgādina to, ka tas, ko mēs darām, nav pašsaprotam. Bet šajā stāstā es vēlos pievērst jūs uzmanību tam, ka tas, ko mēs saņemam, arī nav nekāda vispār pieņemta norma. Manā skolā strādā apmēram 10 skolotāji, kam darba stāsts ir 1 līdz 2 gadi. Un pat, ja mēs to nenojautām sākumā, tad jau no paša 1. septembra mēs kopā skrējām pa gaiteņiem, meklējām tās atslēgas, cīnījāmies ar klasvedību un konsekvenci. Un bija grūti, bet bija viena atšķirība, un tā ir, kad man bija misijas atbalsts. Un man bija brīnišķīga mentore, kas palīdzēja iedrošināt, sapurināt, kas vienmēr teica, mazāk plāno, vairāk dari. Man bija ļoti vieda kuratore, kas lasīja katru no maniem pipiem, kas šķērsoja Latviju, lai redzētu manas stundas. Man bija kuratoru grupas, metodikas grupas, mācīšanās grupas un visādas citādas grupas. Man bija iespēja būt vidē, kur uzstāda mērķus, kur dalās ar kļūdām un viens otru iedrošina. Man trīc ceļi, bet tajā brīdī, kad vajadzēja izvēlēties pārmaiņu iniciatīvu, es sapratu, ka tā atšķirība starp tiem skolotājiem, kas ierodas skolā, kas ir jaunie skolotāji, ir tas, ko es vēlos mazliet mainīt, un līdzīgi kā Lelda iesāku strādāt pie jauno skolotāju atbalsta programmas Liepājas 15. vidusskolā. Un tas, ko es darīju, bija, es vienojos ar vadību par mentoriem, kas varētu vērot skolotāju stundas. Uzrunāju šos mentorus, organizēju sapulces reizi mēnesī un aizsāka ar ideju par skolotāju rokas grāmatu. Kāds bija rezultāts? Skolas vadība bija ļoti atbalstoša, mums tiešām bija mentori, kas pārsvarā bija jomu vadītāji, kas 1 vai 2 reizes semestrī tiešām arī vēroja jaunās skolotāju stundas. Tika norganizēts arī vairākas sapulces, kurās mēs varējām dalīties ar to, kā mums iet. Stāstīt par to, kas mums rūp, par ko gribam dzirdēt otru skolotāju viedokli. Un mēs noteikti arī centāmies ievērot kaut kādu zināmu struktūru tajā, ko mēs darām mūsu sapulcēs, kas nevienmēr bija viegli. Par piemēru pats vienkāršākais reflektēt uz līmlapiņām, un pāršreiz mums tas arī izdevās. Mēs aicinājām pieredzējušākus kolēģus pie mums ciemos, lai dalās ar to, kas viņiem labi padodas, bet ko mēs vēl īsti nezinām. Mēs aicinājām arī viens otru pie sevis ciemos. Kā rezultātā gada beigās radās interesanta ideja dalīties ar priekšmetiem, un kā rezultātā vadībai nezinot un skolēniem par lielu pārsteigumu, vēsturi un matemātiku novadīja fizikas skolotājs, bet angļu debats vadīja ekonomikas skolotājs. Kāds bija rezultāts? Jaunie skolotāji tiešām vēlas piedalīties sapulcēs, kur runā par lietu, kur ir cilvēki, kas vēlas runāt par lietu, un kaut arī nevienmēr tas ir viegli, tad ir jādalās, jājautā un jāstāst, un šādas sapulces ir lieliski iespēja, kad to mācīties. Stundu vērošana ir ļoti svarīga lieta, kas noteikti ir jāpopularizē skolā. Tematiskās sapulces būtu jāplāno laicīgi, lai tas, ko mēs saņemam, nenāk par vēlu. Bet pats galvenais ir jārada tā māju sajūta, kad mēs piederam skolai, lai būtu vēlme tur strādāt. Un šeit mazliet atstāsim manas dārgos kolēģus un pievērsīsimies tiem citiem zvēriem, kas šoreiz ir 7. B klase, kurus nevarēja ielikt testu rāmjos, jo, lai runātu angliski, viņiem bija vajadzīgi, viņi prasīja reāli dzīves situāciju, kur to darīt. Man nebija iespējas viņus aizvest ceļojumos, man nebija arī laika atrast viņiem katram vēstuļdraugu, bet tas, kas man bija izvirzīts 3P mērķis par patstāvīgajām mācīšanās prasmēm, un man bija mīļa sarūpēta grāmatu kaste, kur bija grāmatas angļu valodā, un tieši šogad bibliotekā
tika atvērts jauns plaukts ar daļu literatūru angļu valodā. Un to visu es nevarēju neizmantot, tāpēc, lai attīstītu skolēnos šīs patstāvīgās mācīšanās prasmes un dot viņiem šo iespēju arī runāt angliski, es sāku organizēt lasīšanas stundas, kas notika katru ceturtdienu. Viņiem bija jānāk ar sevis izvēlētām grāmatām, kuras viņi varēja lasīt savā tempā. Un uz šo lasīšanas stundu viņiem bija jāsagatavo īsts pārsvars par to, ko bija izlasījuši uz katru stundu. Stundu struktūra bija sekojoša. Mēs katru reizi sākām dalīties ar jauniem vārdiem, ko nu katrs bija atradis, kam bija grūtāk, sarežģītāk, smieklīgāk. Katrs skolēns uzstādīja savu stundas mērķi. Ar laiku mēs šos stundas mērķus arī centāmies padarīt sarežģītākus. Apjēgšanas daļa pagāja runājoties, mēs klausījāmies, stāstījām, uzdevām jautājumus un uz tiem atbildējām. Stundās skolēns sniegumu vērtē pēc viņa izstrādātiem kritērijiem un 2 reizes semestrī viņi saņēma arī atzīmi e-klasē. Kāds bija rezultāts? Šogad tika izlasīts tiešām daudz grāmatu, daudz tika arī iesāktas, bet man ir liels lepnums redzēt to, ka uz neviena šiem grāmatu vākiem bija tiešām izcila autoru uzvārdi, kas ir, manuprāt, ļoti forši, jo bērni tiešām maz lasa un lasa arī maz latvisku, un tad šeit bija grāmatas, kas tika izlasīts arī angliski. Skolēni atzina, ka viņi ir iemācījušies ļoti daudz, un ka viņi īstenībā saprata daudz vairāk, nekā viņi sākumā domāja. Bija lepnums klausīties skolēnu stāstījumos, jo tie ar katru reizi palika ne tikai interesantāk, bet arī struktūra bija labāka, tos bija vieglāk uztvert. Prasme uzdot jautājumus uzlabojās ne tikai kontekstā, bet arī gramatiski, kas angļu skolotājiem ir svarīgi, lai viņi lieto mazos tos auxiliary verbs, ko nav viegli ietrenēt. Un pavisam liels prieks ir redzēt un dzirdēt, ka viņi sāk lietot to gramatiku, kas ir arī sarežģītāk, ko mēs mācāmies pavisam nesen, un ka tā tiek lietot precīzi un pareizi īstajā laikā. Ļoti lepojos ar skolnieci, kas sākumā kad nevēlējās celt roku vai skaļi izteikties, tad pierodot pie lasīšanas stundām, regulāri dzirdot citu skolēnu labos piemērus, viņi pat nemanot sāk iesaistīties un ļoti bieži arī bija viena no aktīvākajām. Skolēni, kam bija grūti lasīt, kam bija disleksija vai kam bija vienkārši grūti noturēt uzmanību, ieteica lasīt, klausīties audiogrāmatas. Un, lai nebūtu tā, ka skolotāji uzdod skolēniem to, ko pat nevar izdarīt, tad kopā ar viņiem lasīju savu grāmatu angļu valodā. Un, ja laiks atļauj, piedalījos arī viņu lasīšanas stundās. Turpināšu šo lasīšanas tradīciju arī nākamajā gadā, bet bija prieks dzirdēt to, ka bērni ieteica lasīt arī nākamā gada 7. Ir jākrāj grāmatas, jo grāmata ir vērtība. Ir jādod skolēniem vēl lielāka atbildība par to, ko viņi dara, jo viņi patiešām to var. Tas, ka lasīšanas stundas bija mūsu ikdienas sastāvdaļa, ļauj viņiem pie tām pierast, un līdz ar to viņiem bija vieglāk mācīties no savām kļūdām. Un pats galvenais, ka viņiem tika dot iespēja īstai sarunai angļu valodā vismaz reizi nedēļā. Un to visu nopaļojot, esmu iesākusi kādu labu grāmatu, ko iesaku arī jums izlasīt. Paldies!